Labdien, mani sauc Ernests, es esmu no Ceplis, un šodien mēs apskatīsim itāļu čuguna tērauda plīti Nada. Šī plīts ir piemērota tiem, kuri no gatavošanas sagaida visvairāk. Tā ir pilnībā aprīkota ar daudzām svarīgām gatavošanas funkcijām, kas paceļ gatavošanu uz šīs malkas plīts nākamajā līmenī. Jāsāk ar malkas plīts virsmu. Tā ir pilnībā izlieta no bieza čuguna. Dūmats ir pieejams gan labajā pusē, gan arī kreisajā pusē. Pašai virsmai ir vairāki izņemami riņķi un rīks to izņemšanai. Pats čuguna lējums, uzreiz var redzēt, ka tas ir kvalitatīvs, nav nekur nekādi defekti, viss ir vienmērīgi, viss ir nokrāsots, viss ir lieliski nostrādāts. Šeit plāksne izņemama vieglākai tīrībai. Un šis kontrolē dūmu atgāzes ceļu, vai tie ies pa taisno gar virsmu un ārā pa skursteni, vai arī aiztaisot to, tie ies zem cepeškrāsnes un sildīs vairāk cepeškrāsni. Tālāk jau visapkārt redzam šādu te stieni, un to var izmantot virtuves dvieļu uzkāršanai, vai arī izmantojot papildus āķīšus. Šeit var arī pakārt pannas un katlus, vai kādus citus gatavošanas piederumus. Tālāk jau apskatīsim gaisa padeves, kas ir iestrādātas šeit. Šeit ir sekundārā. Šeit ir bāzes. Un šeit ir primārā. Kad krāsniņi iekur, tad visas šīs te gaisa padeves ir atvērtas. Kad krāsniņi jau kurās, šo te primāro gaisa padevu var aiztaisīt ciet. Tā noregulējās šādi. Bāzes gaisa padevi var aizgriezt līdz pusē, un ar šo var regulēt vajadzīgo uguns intensitāti. Kā arī uguns intensitāte regulēs virsmas un arī cepeškrāsnes temperatūru. Tālāk jau skatoties uz pašām durvīm, tās ir no tērauda, tajās iestrādāts liels dekameras stikls, kam ir iestrādāta arī pretaizskvēpšanas tehnoloģija, pateicoties sekundārajai gaisa padevei, kas uztaisīs tādu kā augstā gaisa aizkaru, un šis te stikls paliks tīrs un neaizskvēps. Atverot šīs te durvis, varam redzēt, ka visas durvis ir noblīvētas ar tiešām biezu, aptuveni 2 cm platu degauklu. Tālāk jau ieskatoties pašā dekamerā, varam redzēt, ka tā ir ietilpīga, tas ir numur 1, un otrs, ka pilnībā izvietota ar vermikulīta plāksnēm. Apakšā ir liela un smaga čuguna reste, kas ir nomaināma, un starp citu šo resti, izmantojot šo te pašu instrumentu, var pakratīt, lai visus pelnus dabūtu šajā te ļoti lielajā pelnu atvilknē. Ja mēs skatāmies uz malkas ietilpību, šādā veidā malkas pagals iet pat līdz 41 cm, un ja mēs ieliekam kādu pagali slīpi, tad tā var būt pat līdz 50 cm. Tā kā dekamera šai plītī ir tiešām ietilpīga, gandrīz tikpat ietilpīga kā dažas labas kamīnu krāsnītes. Un kā jau visi zinām, jo ietilpīgāka dekamera, jo vairāk var salikt malku, jo ilgāk arī tā degs. Kas, manuprāt, vēl ļoti pozitīvs tieši šai plītī. Noņemsim šos te riņķus, lai jūs uzreiz redzētu. Šeit ir atvere gatavošanai uz tiešas uguns, tātad caur šejienu liesma nāk cauri. Tas ir, ja jūs gribat izņemt riņķus.
un gatavot tā, bet starp citu, uz virsmas arī var gatavot nenoņemot riņķus, tā būs pietiekami karsta, bet šeit ļoti labi, kad ir papildus plāksnes, kas šo liesmu absorbēs, un tik daudz šis karstums neaizies tieši škurstenī, bet vairāk akumulēsies degkamerā, padarot šo degšanas procesu tīrāku un efektīvāku. Pirms ķersimies pie plīces svarīgākās sastāvdaļas cepeškrāsnes, parunāsim par ārējo apdari. Tā ir no tērauda, tā ir pieejama 3 krāsās – melnā, kapučīno un baltā krāsā. Šī krāsa ir emaliēta, kas nozīmē, ka tā ir cieta un spīdīga, un ko vēl vairāk tas nozīmē, ka tā ir ļoti viegli noslaukāma un kopjama. Tālāk nonākam pie pašas plīces sirds, kas ir cepeškrāsnes. Un pēc uzreiz durvju lielam var arī redzēt, ka uz to ir likts uzsvars, bet pirms atveram to, uzreiz varam redzēt lielu cepeškrāsnes stiklu. Lai varētu redzēt, kā notiek pats gatavošanas process, ļoti jauki, ka arī ir iekļauts šis termometrs. Lai uzrādītu precīzi cepeškrāsnes temperatūru, atverot tērauda durvis, var redzēt, ka arī tās ir ļoti labi noblīvētas ar degauklu, kas ir arī bieza, gan durvis, gan arī cepeškrāsnes stikliņš. Tālāk jau cepeškrāsnī atrodam pannu, kas katrai plītī nāk komplektā, un šādu te sadalošo reisti, kuru var ielikt vairākos līmeņos. Šeit papildus ir izņemama šī te plāksne, kas ir no bieza tērauda. Tas ir vieglai kopšanai, var redzēt, ka pie tās arī nepielīp nekāds ēdiens, tāpēc to arī ir viegli noslaucīt. Šeit ielūkojoties nedaudz zem cepeškrāsnes, varam redzēt, ka uzbūve nepavisam nav tik vienkārši, kā varētu šķist. Šeit te papildus ir šādas plāksnes, kas liks siltumam iet garāku ceļu, atdodot vairāk siltumu šeit cepeškrāsnī, un arī to novirzot vienmērīgi pa visu cepeškrāsnes apakšu un sāniem. Tā kā ļoti labi padomāts no itāļu puses. Starp citu, ja jūs negribat to izņemt ar rokām, tad šeit arī ir iestrādāts puļķīts šim te pašam instrumentam. Un katrai plītī nāk arī cimdiņš klāt. Pati cepeškrāsnes ir pilnībā izgatavota no nerūsējošā tērauda, kas to padara sanitāru un arī ļoti viegli kopjamu. Nerūsējošais tērauds arī skaitās izturīgāks materiāls tieši šādam te pielietojumam kā cepeškrāsnī. Apskatot cepeškrāsni, iespējams jums ir radies jautājums, kas šī ir pa vietu. Tā ir vieta ēdienu sildīšanai. Tātad, ja jūs esat pagatavojis ēdienu, jūs varat šo plātni ielikt šeit apakšā un tā uzturēs tur siltumu. Tā nebūs tik liela sildīšanas jauda kā cepeškrāsnī, bet tieši kamēr gatavojās nākamais ēdiens, šeit tā paliks siltumā. Un izņemšana arī ir tikpat vienkārša. Pavelkot šo te, var mierīgi izņemt pannu. Šī apakšējā daļa ir tīra dekoratīva, tā nav atvilkne. Plīts aizmugurē varam redzēt, ka viss ir salīdzinoši ierasti, bet ir pāris detaļas, kurām būtu vērts vērst uzmanību, kā šis 5 zvaigžņu certifikāts no Itālijas, kas nozīmē, ka plīts ir ļoti, ļoti efektīva un tīra. Un šeit ir visi dati par konkrēto plīti. Tās jauda ir 9,33 kW un efektivitāte ir tuvu pie 90%, kas tiešām arī parāda, kāpēc šīs 5 zvaigznes tika dotas. Kas nozīmē, ka 90% no malkas šī plīts pārvērš arī siltumā, un šis rādītājs ir augsts, ja mēs salīdzinām, kad ķieģeļu mūrētajai plītī ir ap 50 līdz 60% efektivitāte. Tā kā nesalīdzināmi rādītāji. Bet tālāk uzreiz var redzēt
šo te izvirzījumu. Kas tas ir? Tā ir trešā gaisa padeve, kas ir no aizmugures. Šeit viss ir atvērts. Tā pieplūst degkamerā caur maziem caurumiņiem. Un ko tā dara? Kad degkamerā deg šī te malka, tad ir kaut kādas daļiņas, kas līdz galam nesadeg. Šī te gaisa padeve tiek pievadīta nedaudz augstāk degkamerā, tad papildus skābeklis tiek pievadīts šīm te daļiņām, notiek atkārtota sadegšana un ir iespējams iegūt šo te 90% efektivitāti, protams, visus certifikātus par tīrību, ekodizainu un visu pārējo. Galvenais, kā mums patērētājiem, svarīgākais jau ir šis te degšanas ilgums un ekonomija uz malkas patēriņu, kas šai plītī ir izcila. Milzīgs paldies, ka noskatījāties šo video par čuguna tērauda malkas plīti Nada. Ja jums ir kāds jautājums par konkrēto plīti vai par kādu citu mūsu katalogā, droši sazinieties ar mani vai kādu manu kolēģi ceplis.cu kontaktu sadaļā. Ja vēlaties plītis un krāstiņas apstīties klātienē, atrodamies mūsu izstāžu zālē Spunķziemā, kur visas malkas apkuras iekārtas ir apskatāmas uz vietas, ir pieejamas konsultācijas un noteikti palīdzēsim jums atrast pareizo risinājumu. Paldies vēlreiz, lai siltums katrās mājās!